Stāmerienes pils, kas atrodas Gulbenes novadā, ne tikai jābur ar savu vēsturi, arhitektūru un daudzveidīgo piedāvājumu, bet arī aicina apmeklētājus kļūt par daļu no mākslas. Šobrīd šeit iespējams aplūkot Austrijas mākslinieka Johannesa Angebauera apzeltīto zelta plāksni, daļu no starptautiskā mākslas projekta EU27 Human Gold, kas tika uzsākts 2023. gada 7. jūlijā Lincā, Austrijā. Šis mākslas darbs sastāv no 27 daļām, kur katra no šīm daļām pārstāv vienu no Eiropas Savienības valstīm. Un viena no šīm 27 daļām ir Latvijā, šeit Stāmerienes pilī. Mākslas darbs nonāca pie mums pateicoties ar mūsu novednieci Lindu Lūsi, kas ilgus gadus jau arī ir dzīvojusi tieši Austrijā, šajā pilsētiņā Lincā, kur arī viņa iepazinās ar šo mākslinieku un tika noskaidrojās, ka šis projekts vēl nav realizēts Latvijā, tāpēc ar Lindas palīdzību mēs nonācām pie šīs zelta plāksnes Stāmerienes pilī. Šī mākslas darba koncepcija aicina cilvēkus kā domājošas, jūtošas un radošas būtnes ar savām pēdām veidot kopīgu mākslas darbu, kas simbolizē vienotību un savieno dažādas valstis un kultūras. Tāpat apmeklētāji tiek aicināti nostāties uz zelta plāksnēm, nofotografēties un dalīties ar tām nosūtot attēlus uz mākslinieka e-pastu. Un vēlāk šīs fotogrāfijas tiks publicētas projekta mājaslapā Human Gold. Lielākā daļa cilvēku tiešām nezina par šo zelta plāksni šo projektu, bet tad, kad mēs izstāstam, cilvēki vienmēr ar interesi dodās augšā uz bērniņiem, kur mums šī zelta plāksne arī ir novietota, fotografējās un tālūk. Tā konkrēti nav noteikts šī projekta galadātums, bet noslēgumā, kad tas pienāks, tiks izveidots viena liela sienas skulptūra, mākslas darbs, kas apvienos visas šīs 27 daļas, iemūžinot tātad cilvēku eksistences daudzveidību, savienojot cilvēkus, vietas un laiku. Bez šī mākslas darba Stāmerienes pilī iespējams apskatīt arī citas aktuālas izstādes un mākslas darbus. Stāmerienes pilī šobrīd mums ir Ilzas Eglas mākslas darbas, izstāde Esības vieglums. Šīs gleznas ir izvietotas pa visu pili, tad cilvēki ir aicināti baudīt pils atvesmēru un vienlaicīgi arī baudīt šīs skaistās gleznas. Tālūk, vēl joprojām mums tātad arī bērniņos atrodas Jāņa Gurtiņa fotogrāfija izstāde. Stāmerienes pils ir viens no Gulbenes novada apmeklētākajiem objektiem, un neskatoties uz to, ka ārā šobrīd ir ziema un augsts, mēs esam atvērti un aicinām apmeklētājus baudīt pils burvību pie mums Stāmerienes pilī.